Labrīt visiem! Paldies! Pirmkārt, gribās teikt paldies Energoefektivitātes centram par uzaicinājumu uz enerģiskām sarunām, kur tiek pulcēti nozares speciālisti, kur mums ir iespēja dalīties ar savām zināšanām un pieredzi katram savā jomā. Un tad šodienas tēma būs energoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmās. Tad sāksim ar to, ka mums ne tikai pašiem individuāli, bet arī mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība nosprauž arī mērķus. Un šajā ziņā pēdējais no tiem ir Eiropas komisija, kas noteica stratēģiju, Eiropas zaļais kurs. Un tā mērķis ir panākt, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimata neitrālo pasaules daļu. Ja, un tad līdz 2030. gadam jāpanāk vismaz 55% samazinājums salīdzinājumā 1990. gadu. Tas ir pirmkārt. Nākamais. ERP tika izstrādāts pēdējo gadu laikā ERP direktīvas. ERP nozīmē Energy Related Products, tad uz enerģiju attiecināmiem produktiem. Un šeit jau sīkāk, ja, tad direktīvas 327 attiecās tikai uz pašiem ventilatoriem, tie ir piegādātāju mērījumi. 1253 tie jau ir ventilatori ievietot korpusā, tā ir mūsu sadaļa, ja, tas ir pa gaisa apstrādes iekārtām. Un, protams, arī 640, tas ir par motoriem. Par to sīkāk mazliet tālāk, ja, nu tad vēl pa pēdējiem nozares jaunumiem. Tātad mums ir Eiropā Eurovent certifikācija, un tagad pēdējā ir izstrādāta programma, ja, kad tās portfelim pievienot atjaunāt ventilātoru certifikācijas schēma. Jaunā programma ir īpaši izstrādāta ventilatoriem, kas paredzēti lietošanai gaisa apstrādes iekārtās. Tad, tas jau sākās šī gada sākumā, pavasarī, un tika parakstīts memorandums starp vairākām asociācijām. Un, protams, kad galvenais ir mūsu sadarbības partneris AMKA, ja, kurš kopš tā laika ir izstrādāts pievienotās vērtības certifikācijas programma, piedāvājot jau dinamiskāku pieeju certifikācijai. Nu, lūk, un tā programma ir, protams, izstrādāta izmantojot pasaulē pazīstamu AMKA novērtēšanas protokolus un, protams, ievērojot stingros Eurovent certifikācijas audita procesu. Nu, lūk, tad par energoefektīvo ventilāciju. Protams, kad pirmais ir cilvēki, ja, un cilvēkiem mēs ceļam ēkas, un ēkas patēra enerģiju, un attiecīgi mums ir tad jādomā par veselību, un lai pa produktivitāti, pa komfortu, pa drošību. Un kaut kādā brīdī mums ir jādomā par līdzsvaru starp iekštelpu gaisa kvalitāti un enerģijas patēriņu. Jāsaka, ka pēdējā laikā mēs tomēr domājam vairāk par enerģijas taupību, ir ceļuši pēdējos gados, kad mēs esam saskārušies ar energoresursu straujo pieaugumu, bet tomēr gribētos arī uzsvērt to, ka labas iekštelpu gaisa kvalitāte ir arī labas produktivitātes pamatā. Un šajā slaidā mēs redzam, kādus iekštelpu gaisa kvalitātes kritērijus nosaka Latvijas normatīvs 231 un salīdzinājumā ar Eiropas normatīvu 13779. Tad mēs redzam, ka Latvijas normatīvs nosaka 15 kubikmetru stundā uz vienu cilvēku. Un Eiropas normatīvs ir sadalījis šo gaisa daudzumu uz vienu personu, ja, pēc kategorijām no IDA 1 līdz IDA 4, un tad 15 kubikmetri gaisa tur mums atbilstu tomēr zemākai iekštelpu gaisa kvalitātei. Bet, protams, katra rocība un vēlme ir iespējams to svaigu gaisa padevu uz vienu personu palielināt, ja, un līdz ar to tad
jau 36 kubikmetri stundā būs jau vidēja, 54 kubikmetri būs arī kaut kur tajā starpā. Bet, ja mums būs virs 54 kubikmetriem stundā uz vienu personu ārsvaiga gaisa, tad tā jau būs augsta iekštelpu gaisa kvalitāte. Tad, un kādas ir iespējas enerģijas taupībā ventilācijas sistēmās? Pirmā kārtā ir lietot ventilatorus ar zemu elektrības patēriņu. Protams, svarīgi ir uzstādīt ventilatoram pareizo darba punktu un to arī noturēt iekārtas eksploatācijas laikā. Un, protams, ventilācija pēc pieprasījuma. Par to arī par šiem punktiem arī mazliet tālāk. Tad energoefektivitāte. Un pirmais jau, ko mēs saskaramies, tie ir spiediena zudumi ventilācijas iekārtā. Tad mēs skatāmies, ka tad pirmais ir filtri, kur spiediena zudumi var būt no 70 līdz 250 paskāliem, gan pieplūdē, gan nosūcē. Tad ir siltuma atguvēji, tautā sauktie rekuperatori, kur var būt spiediena zudumi no 100 līdz 250 paskāliem. Sildītāji dzesētāji, kas arī var radīt spiediena zudumu sistēmā no 40 līdz 200 paskāliem un pat vairāk, atbilstoši tiek izmantoti round tipa rekuperatori. Un tad, ko tas izsaka? Un Eiropas normatīvs 13.779 dod ļoti labu špikeri, kur tiek nosaukti katram ventilācijas sistēmas komponentam, kas skaitās zemes spiediena zudumi, normāli un kas ir augsti. Un tad, principā, līdz ar to, ka mēs redzam šos datus, mēs varam izvērtēt, uz ko mums vajadz, kāda mums ir esošā situācija un iespējams arī uz ko mēs varam tiekties. Un, protams, šī slavenā formula, kur mēs varam izreikināt, cik mums kilovatstundas aiziet, lai pārvarētu vienu paskāles spiediena zudumus gadā. Lūk, pie šī piemēra mums ir 17,5 kilovatstundas, bet, protams, šos rādītājus mēs varam mainīt. Mēs viņus varam, tos kilovatstundas var arī mainīties gan uz augšu, gan uz leju. Ja mēs uzstādām efektīvākus ventilators, protams, tie kilovatstundas uz vienu paskālu gadā samazinās. Tad, filtri. Filtri gaisa apstrādes iekārtās. Tad, kā jau es minēju, viena daļa uz to attiecās, un filtriem ir tāda tendence, kad uzstāda iekārtu un filtri tīri, tad, protams, tie spiediena zudumi ir minimāli, bet eksploatācijas laikā viņi pieaug, un tad, protams, ļoti svarīgi ir sekot līdzi, lai tie filtri tika nomainīti. Un saskaņā ar ekodizainu tagad visiem filtriem vajag būt arī monitoringam, kur principā tik piefiksēts laiks, kad tie filtri jau ir jāmaina. Lūk, un šeit ar vienu piemēru es gribu parādīt, kad, ja mēs uzstādām pieplūdē 7. klases filtru, tad kopumā, ja jūs redzat, principā, tad mēs patērējam praktiski 43,000 kWh gadā uz šo ventilācijas iekārtu, un, ja pieņemsim pieplūdē, ir uzstādīts šāds filtrs. Nākamais ir, kad projektētāji projektēt ventilācijas sistēmas, pieņemsim 7. klases filtram, ieliek priekšā arī priekšfiltru. Piekrītu, ka 90. gados bija tāda lieta, kad filtru ražotāji piedāvāja šo risinājumu, jo tajā laikā 7. klases filtri bija dārgi. Atzīšos, kad vēl atceros, ka pagājušajā gadsimta beigās vēl elektrības cena bija diezgan zema. Līdz ar to, protams, bija jāsamēro, teiksim, zemes elektrības cenas, un filtrs, protams, filtrs nācās taupīt. Un tad, ieliekot priekšfiltru, 7. klases filtru kalpošanas laiku varēja paildzināt. Uz to brīdi situācija ļoti mainījusies, kad filtru ražotāji ir attīstījuši savas tehnoloģijas, un tie filtri kļuvuši lētāki. Bet, diemžēl, elektrības cenas un citu energoresursu cenas ir cēlušās. Un tad jau, principā, mēs nonākam pie tā, ka izmēram ir nozīme. Un šajā piemērā es gribēju parādīt, ka pieliekot vienu
priekšfiltru, priekšā 7. klases filtram, mums gadā elektrības patēriņš uz ventilatoriem pieaug par 2000 kWh. Un, jā, izmērami nozīme, tad šajā gadījumā mēs ņemam tieši to pašu ventilācijas iekārtu pie tieši tiem pašiem parametriem, jā, bet mēs ieliekam filtru, kas ir mazliet pēc izmēriem lielāks. Jā, un tad mēs iegūstam tos pašus datus praktiski kā pirmajā gadā, bet mēs iegūstam ilgāku kalpošanas laiku filtram. Tā kā filtros noteikti ir jāinvestēt, tikai, protams, jāskatās beigās, tad kādus rezultātus viņi dod. Tālāk par siltuma atguvi. Plākšņveidā, rotējošie, reģeneratīvie siltumnesēju, daudz dažādi varianti, bet ņemot vērā to manu prezentācijas laiku, parādīšu vienu piemēru par rotējušiem reģeneratoriem. Tad, jā, mēs viņu ieliekam, mēs varam panākt ar šādu reģeneratoru siltuma atguvi līdz 87%, bet, protams, mums ir jāskatās, kādā iekārtā, kā mēs to izvietojam. Un šeit ir viens piemērs uz 10 000 kubikmetru stundā gaisa. Mēs šajā gadījumā paņem 16. izmēra iekārtu, un mēs redzam, ka SFP ir 1,88, un mēs spēlējamies tālāk, mēs ieliekam, palielinām pa vienu izmēru, un mums jau izdodās samazināt SFP vērtību jau līdz 1,53 un samazināt arī elektrības patēriņu. Jūs neuztraucaties, es beigās visus šos datus esmu apkopojis tabulā, jā, un mēs kopā izskatīsim to tabulu. Un, protams, mūsu rūpnīcas attīstās, tehnoloģijas attīstās, un mums ir parādījušies eko-rotējušie reģeneratori, kas ir devuši ļoti interesantu risinājumu šajā ziņā. Tad pārskienot pāri, ja, tad mēs iegūstam jau 82% efektivitāti, ja, un arī 42 000 kWh gadā iekārtai jāpatērē ir. Un mēs varam arī palielināt izmēru, kur mēs iegūstam vēl lielāku siltuma atguvi. Ja, un mēs nonākam specific fan power, pie specifiskās ventilātora jaudas. Un tad šos iepriekšējos visus datus es esmu apkopojis tabulā. Ceru, ka ir redzams. Ja, tad mēs redzam, ja, ka pirmajai iekārtai, ja tas SFP koeficients, tas ir cik jāpatērē kilovatstundas uz 1 kubikmetru sekundē. Pirmajā gadījumā mums ir 1,88, un ceturtajā variantā mums ir 1,45. Tad mums ir izdevies samazināt līdz 0,43 kilovatstundām uz kubikmetru sekundē. Vienkārši mainot pāris izmērus un komponentus. Attiecībā uz siltuma atguvi reģeneratorā, ja, mums ir izdevies pacelt no 79 līdz 83%. 4%, protams, varbūt liekas, ka nav daudz, bet dažos gadījumos, ja, teiksim, tur, kur siltuma enerģijas cena ir augsta, tad tur jau var domāt par ekonomiju. Siltuma zudumi. Tad pirmajā gadījumā mums ir izdevies, mēs redzam, ka tur ir 228, mums ir izdevies samazināt līdz 145. Ja. Tad principā, pār 83 paskāliem. Ja. Tad, ja mēs atceramies to formulu, cik tad viss maksā, tad ekonomija zinām. Nu, protams, arī ventilātori, kas pirmajā gadījumā bija patēriņš 45 000 kWh gadā, ja, un mums izdodās samazināt pat līdz 35 kWh gadā. Tas ir praktiski pa 10 000 kWh gadā. Vienkārši mainot iekārtas izmēru, uzlabojot reģeneratoru. Tā kā tur ir iespēja rēķināt. Jā, nākamais. Tad ventilatori ar EC motoru. Tad vēl kaut kādus gadus atpakaļ mēs izmantojam ventilatorus ar asinhroniem motoriem, bet tagad mūsu ikdienā ir ienākuši ventilatori ar EC motoriem. Un tad mēs redzam, ka uz viena kanāla ventilātora piemēra, kad teiksim, šeit ar zaļo ir parādīts, ja, tad ventilators ar asinhrono motoru,
viņš patērē gadā līdz praktiski 500 kWh gadā. Un, ja mēs izmantojam tā vietā ventilatoru ar RC motoru, ja, tad tas elektrības patēriņš samazinās praktiski uz pusi līdz 200 kWh gadā. Ja. Protams, arī uz CO2 patēriņu arī ir ietekme, ja, bet un plus vēl arī vadības sistēma ventilatoriem, ja, kur mums jāsaka tā, ka, ja teiksim ventilatoru uz pilnu, jau šajā gadījumā mēs salīdzinām 4 veidu vadības sistēmas, ja tad pirmais ir tiristora, otrais ir transformāra regulators, trešais ir frekvenču pārveidotājs, ceturtais ir ventilators ar EC motoru, kur jau vadība ir praktiski iebūvēta iekšā. Un, ja mēs paskatāmies, cik daudz elektrības patērē, ja ventilators strādā pie maksimālās jaudas, protams, tad tā ekonomija varbūt nav tik liela, nav redzama, ja teiksim, tie 10–15% salīdzinot ar citiem vadības veidiem. Bet, attiecīgi, ja mēs pārējām uz to ventilatoru darba punktiem, kur viņi parasti strādā no 1 līdz 2/3 no maksimālās jaudas, tad mēs redzam, ka ventilatoru ar EC motoriem patērē daudz mazāk elektrības salīdzinot ar citiem ventilatoru vadības veidiem. Jā, ventilācija pēc pieprasījuma, tad noteikti ir iespējas samazināt un uzlabot samazināt energoresursu patēriņus, uzlabojot iekštelpu gaisa kvalitāti, piemēram, veikalos, ietiek veidot ventilāciju pēc CO2, ogleskābās gāzes daudzuma telpās. Jā, tāpat skolās un pirmskolas izglītības iestādēs, pieņemsim, var izmantot ventilācijas vadību ar laika kontroli. Birojos mēs varam ventilācijas vadību pēc kustības, jā, pēc klātbūtnes, jā, teiksim, var arī vadīt viņu pēc temperatūras telpā. Ja, tā kā tās iespējas ir. Un vēl nobeigumā es gribētu vēl pastāstīt par sistēmai ar LCC programmu Life Cycle Cost. Ja, un ņemot vērā pieaugušās ilgtspējas prasības un enerģijas izmaksas, vairs nepietiek aplūkot tikai gaisa apstrādes iekārta pārdošanas cenu vai iepirkuma cenu. Ja, jāņem vērā, kā produkts darbojas un cik daudz enerģijas tas patērē savu dzīves ciklu laikā. Un ar sistēmai ar LCC programmu var aprēķināt gaisa apstrādes iekārtas dzīves cikla izmaksas. Tad šī programma ir brīvi pieejama mūsu mājaslapā. Un, jā, tad tas ir tiešraides rīks, ja, kur pamatā ir atzītā šrāja klimatu databāze un aprēķinu metodas. Attiecīgi arī LCC koncentrējas uz enerģijas izmaksām, ventilācijas iekārtu eksploatācijas laikā, kas veido lielāko daļu gaisa apstrādes iekārtas dzīves cikla izmaksas. Protams, te ir jāņem, tur tiek ņemt vērā daudz faktori. Un tad šie dati ir, ja, tad var salīdzināt vairākas gaisa apstrādes un to energoefektivitāti. Var simulēt ogļu emisijas. Var iekļaut arī projektu nekustamā īpašuma vērtību izmaiņas un rentabilitāti, labāt un kopīgot rezultātus. To visu lejupielādēt PDF failu pārskata veidā. Jā, izmantot tā literatūru un atsauces, un paldies par dalību